Šodien raidījumā laulību uz sabrukuma robežas, nelabo garu padzīšana un divu māšu alianse. Pazūdiet, nelabie gari! Ko tu dari? Prātu izkulpojas vai? Ko es daru? Es glābju mūs! Mūsu mājā ir iemiesojušies nelabie gari. Tie dzīvo manā drēbju skapī. Pa nakti klaudzinās un čīkst. Tie gaida. Ko tieši gaida, es vēl nezinu, bet gaida. Kā acīm redzams, es esmu vienīgais ar pilnu saprātu. Tas ir mans darbs, lai no viņiem atbrīvotos. Kaut kas traks. Pildbēdesis varbūt. Pie tam manu labo katlu dauza. Es esmu izmēģinājis visu. Būs jāsāk meklēt palīdzību citur. Par laimi, daudz gadu strādājot par psihologu, daudz interesantu cilvēku satiekot, zinu, kam zvanīt. Tieši nesen izlaida no psihiatriskās slimnīcas. Ārsts zvana kādam, kurš viņa prāt var palīdzēt. Ko tu te plāties? Es nav jātais. Ai, nelabais mums virtuvi arī tagad apsēdis. Nē, ne jau nelabais. Nelabie gari. Tur ir atšķirība. Tinies prom. Viņš ir klāt. Tāds prieks, Anatol, ka varēja tik ātri tikt. Nav problēma, vienmēr prieks tevi izručīt. Nāc iekšā. Es tieši biju pilsētā, tāpēc varēju tik ātri atbraukt. Nu, un varbūt man darba devēja īslaicīgi atstādināja nomatu, bet tas nekas. Es visu nokārtošu. Uzņems man atpakaļ atplastām rokām. Paldies Dievam, mans izbijušais pacients, priesteris svētais Anatols, piekrīt palīdzēt. Nezinu, ko es bez viņa darītu. Ok, aiziešu uz mašīnu pēc darbarīgiem, un tad mēs ķersimies pie šitās šķēles. Trakais, ko tu dari? Nomierinies! Anatols mums palīdzēs. Nē, es negribu, ka kaut kāds bombzis ložā pa manu māju tikai tāpēc, ka tev ir uznākusi krīze. Tā nav nekāda krīze. Tā ir pavisam nopietna lieta. Kāpēc tu nesaproti? Tu pats sevi dzirdi tagad vispār. Labi, ved to svešinieku cauri mūsu mājai, bet tev vismaz liekat man mieru. Viss, es vairs nevaru. Man vajag parunāties ar kādu par šo visu. Kādu, kurš mani sapratīs. Tātad pirmais, kas jādara, ja noskaidro, kur tie dēmoni dzīvo. Nevajag, es jau zinu. Manā skapī. Nu labi. Tātad mums vajadzēs krustu, lai nelabais... Nelabie gari. Nelabie gari ir jūti draudus. Viena problēma. Man nav neviens krusts. Nu jā, tas ir ļoti slikti.
paldies, ka atnāc. Man jau sāk likties, ka man vīram kāds krūvīt izkritus. Kā tev? Uzaicināju Samtas māti uz pārunām. Man vajadzēja izkratīt sirdi. Samtai atkal kaut kas uznācis. Jau vairākas dienas nav mājās. Es pat biju to salašņu Herbertu izprasīt. Sakāvies laikam. Šausmīgi izstījās. Laikam pats dabūjis. Kaut kāds, tirliņš. Bet tu pie viņa biji? Jā, uz to šķūni. Kas tas tāds? Svētais ūdens. Kur tu tādu ņēmi? Es esmu priesteris. Kas tu tavējam? Galīgi šībers ciet. Domā, ka mājā kaut kādu dēmonu apsēduši. Kaut kādu plānprātīgi atvildes, lai uztaisa seansu. Vaiprāts kaut kāds. Man tā vienreiz gandrīz bija. Aizgāju pie zīlnieces, izlika kārtas. Tev arī vajadzētu. Kur ir tā zīlniece? Tā bija sen, ceļojumā. Bet es zinu kādu citu, kas spēs izlīdzēt. Tagad es redzu to problēmu. Šitādas cūcības darīt. Man jāpalīdz to salabot. Samtas māte aizved Alvīnas māti uz mazmājiņu. Man vajag palīdzību. Akūtes un kroniska caurēju rastiešanās var piedāvāt smeta. Kas tu mani par muļķi uzskati? Es gribēju nopietni ar tevi parunāt. Antoniņa arī man pa muļķi sauc, bet āmur bez meistera ir tikai dzels klucis. Ai, kaut kāds cirvis. Cirvis mājās svāka lieta. Gan koks un gan ciemiņš reizēm jāsadodas. Tādus vārdus manas ausis nav dzirdējušas. Man šķiet, ka pat burve ko jēdzīgāk pateikt. Pajols tāds. Mātes dodas pie burves. Tu jau pateici vīram, kā aizēja? Viņš kaut kur aiztiedies atkal sazina, kur. Šitag visi nāk pēc tā padoma. Mans vīrs sajūtas neprātā. Gan jau nav tik traki. Nu labi stāsti, ko man darīt? Nesteidzies, tas nebūs lēti. Pateiksi, ko jēdzīgu samaksu saņemsi. Stāsti. Viņš domā, ka mūsu māju ir apsēdis nelabais. Nelabie gari. Jā, vienalga. Neliksies mierā, kamēr nepadzīst no mūsu skapja. Jau atvilcis kaut kādu jampampiņu no psihenes. Viņš mani apsjakstīja ar savu svēto ūdeni. Labi. Nelabie gari ir nopietna lieta. Tas jālabo laicīgi. Tavs vīrs zina, ko dara. Viņš gudri rīkojās atsaukdams priesteri. Uzticies viņam. Bet man tu pasaki, kur ir mana Samta? Vairākas dienas neesmu redzējusi. Naktī aizdedzini svecīti, uz lapiņas uzraksti viņas vārdu un aizdedzina lapiņu, lai meita redz ceļu uz mājām. Jūs taču saprotat, ka par to būs jāmaksā dubultā, jā? Jebko Samtas dēļ. Nu, paldies tev. Viss labi. Nelabie gari 2 dienu laikā tavu māju pametīs. Super. Bļāviens, man šoferim darblaiks beidzās. Es tev aizvedīšu, neuztraucies. Paldies. Ejam. Es mēģināju vakarā palasīt grāmatu, un es paskatos,
un man kaut kāds spoks to skapju izlied ārā. Es biju šokā. Varbūt tas priesteris tomēr kaut ko ir izdarījis.